Tātad, labrīt, mīļā Kristus draudze. Labrīt visiem. Un vai tas kungs mūsu Dievs ir brīnišķīgs, vai ne? Amen. Un ir vēl viena brīnišķīga lieta. Dievs nemainās. Viņš ir brīnišķīgs, turpina būt mūžīgi brīnišķīgs. Un es domāju, ka bieži vien man ļoti patika Artūra lūkšana, viņam bija pateicība, jā, bet mums vajag reāli saprast, cik Dievs ir brīnišķīgs mūsu katrā dzīvē. Es jau rakstu studijās dalījos ar tādu vienu domu. Tas bija kādu laiciņu atpakaļ, bet es tā kā iesākšu. Domājot par Dievu, man nāca tāda doma, ka mēs patiesībā līdz galam īsti neaptveram. Un mēs savā prātā bieži vien ieliekam Dievu tādā, tā kā bildītais zīmē. Mums ir mājās tāda viena grāmata teoloģiskā, kur ir uzīmēts Dievs uz zemeslodes, kas sēž tādā tā kā tronī, ja? Un mums ir tāds priekšstats, ka Dievs ir kaut kur tur, vai ne? Bieži vien ir tāda sajūta, ka Dievs ir kaut kur tur. Viņš ir brīnišķīgs, viņš ir labs, viņš tā kā skatās jau uz mūsu zemi, vēro, ko mēs te darām, kā mēs te rosamies, ja? Bet patiesībā, ziniet, tā ir pagāniska izpratne par Dievu. Bet es domāju par šo lietu, un es sapratu, ka Dievs ir reāli visur. Viss mūsu, tagad mums te novērš, tā kā Māris teica, mums prātus novērš ar ceļojumu uz mēnesi, ja? Ko tur tagad, atceraties, ko Gagārins teica? Es tur kosmosā biju, Dieva nav, ja? Novērš mūsu prātu ar visādiem tur sasniegumiem, tehnoloģijām un visādām tādām un šitādām nebūšanām. Bet tad, kad mēs padomājam par Dievu, tad mums ir jāsaprot, ka Dievs būtībā mēs visi esam iekš Dieva. Būtībā Dievs ir rakstīts, ka Dievs ir gars. Dievs ir gars, un šis gars ir reāli tas, kas šo visu, kas ir radīts, aptver. Un vēl kas ir brīnišķīgi, ko arī te Māris cenšas arī pateikt, bet viņš nemainās. Un otra lieta, cik tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam sākt saprast, ka Dievs ir ielicis savu garu mūsos. Tajos, kas ir viņa bērni. Un par to mēs arī šodien runāsim. Bet ir arī dzīvē reizes, kad mēs gribam saukt Dievs, kur tu esi. Vai ne? Mēs saucam, un Bībele arī šādu saucienu ir ļoti daudz, un kas tajā visā ir pārsteidzoši, ka Dievs tik un tā turpina būt brīnišķīgs. Bet tad, kad tev ir tik ļoti grūti, tev ir grūti noticēt, to pieņemt, ka Dievs ir brīnišķīgs. Jo dažreiz situācija ir neapskaužama, ja? Apstākļi ir tik smagi, ka šķiet, ka nav risinājuma, un ka dažreiz pat risinājums liekas neiespējams. Un es Mārim arī teicu šorīt, es arī saucu uz Dievu, man liekas, kur tu esi, kungs, kāpēc tu mūs nedzirdi? Un šie apstākļi, kad tu jūties tāds bezpalīdzīgs un tu neko nevari mainīt, reālajā dzīvē to sauc par verdzību. Iedomājieties, ka tad, kad tu jūties šajos apstākļos tā, ka tu neko nevari mainīt, tu esi vergs. Un tas sauciens, kur tu Dievs esi brīnišķīgais, kad man ir tik grūti, kur Dievs ir tavi apsolījumi, kur ir tava apsolītā zeme. Bet, ziniet, Dievs ir tieši tas, kas pieliek visas pūles, lai mūs atbrīvot no tās verdzības. Bet par ko ir runa šodien? Diemžēl mēs paši reizēm tam pretojamies. Iedomājieties situāciju, kad cilvēki kaut kādu iemeslu dēļ pārceļas dzīvot uz pavisam citu zemi. Esat redzējuši. Piemēram, no Ķīnas uz Ameriku. Uz Savienotajām valstīm. Un viņi tur apmetas kādā pilsētā, tur viņi
izveido savu ķīniešu kvartālu, varbūt kāds ir bijis redzējis, vai vismaz tā vizuāli stādās priekšā. Viņiem tur ir savi ķīniešu paradumi, savi tikumi, savi ķīniešu ēdieni un savs ķīniešu dzīvesveids, un viņi savus svētkus tur svin. Vārds sakot, tu ieeji, un tā ir Ķīna, Amerikā. Bet varbūt, ka tas nav slikti no vienas puses. Ja? Bet tas ir pilnīgi nepieļaujami gadījumā, kad mums ir dzīve ar Dievu kopā. Un kad mēs saucam, kur ir tavu apsolījumi, kur ir tevis solītā zeme, kur piens un medus tek, un kur mums beidzot nebūs jāloka muguras, tā kā mēs visu laiku esam darījuši, lai piepildītu svešu gribu. Bet, kad mēs tikko šo ilustrāciju iedomājamies par ķīniešu kvartālu, mums jau droši vien ir skaidrs, kur ir problēma. Jo Bībele nerunā par ķīniešiem, tā runā par citu zemi, un tā ir Ēģipte. Kamēr mēs katrs savu Ēģipti vilksim līdz uz apsolīto zemi, tikmēr mēs to zemi neredzēsim kā savas ausis. Ja Dievs var mūs iecelt pašā apsolītās zemes centrā, bet mēs ar savu ķīnu, ar savu bagāžu visu laiku būsim tur tā Ēģiptē. Visu laiku būsim tur. Apsolītajā zemē mēs uzceļam savu ēģiptiešu kvartālu. Un, lai kur arī mēs būtu tajā apsolītajā zemē, mēs velkam sev visu līdzi pie to, pie kā esam pieraduši, kas mums ir pazīstams, mūsu dzīvesveids, pat ja tas mums sagādā ciešanas, un mēs no tā gribam tikt vaļā. Mēs vienalga to neatlaižam, velkam līdzi un padomājam par to, vai tā nav. Jo tā jaunais, tas nepazīstamais, lai gan mēs uz viņu cerējām, mēs viņu gribējām, un tas jaunais, kur Dievs mums ir ievedis, mums šķiet bieži vien bīstamāks nekā tas vecais. Vizuāli iedomājieties to ainu ar tiem izrēliešiem, kas pietuvojās apsolītās zemes robežām. Dievs aizsūtīja caur Mūzu, saka, aiziet izlūkot, ja? Mūzu saka, aiziet izlūkot šo zemi. Viņa aiziet izlūko un vau, kas pa foršu zemi, ja? Kur mums Dievs ir atvedis. Bet tur ir tas. Un raud visi. Un vaimanā. Un visi raud un vaimanā. Paskatīsimies uz mūsu dzīvi. Piemēram, atnāk brālis uz draudzi un saka, man ir tur problēmas tādas. Lūdziet par mani. Mēs lūdzam, Dievs viņam paver skatu uz apsolīto zemi. Dievs sūta kaut kādas atbildes, no kaut kā atbrīvo, bet ir taču kaut kas, ko man vajag aizvilkt šitā te līdzi, ja man tur ir ratiņos sakrauta Ēģipte. Un es viņu velku līdzi tagad uz to apsolīto zemi. Jo tur ir tas, kas man patīk, tur ir tas, no kā es nevaru būt brīvs, un tā tālāk. Mēs parunāsim. Un tad, ja man Dievs saka, pagaidi, tur tev to nevajadzēs, tev tur būs pilnīgi jauna dzīve, tad tu saki, pagaidi, man bail. Milži, es tur nekā netikšu ar viņiem galā. Ar tiem sliktajiem netikšu galā. Man labāk ar tiem maniem sliktajiem. Ja, un tā mēs tā lēnā garā čāpojam uz to apsolīto zemi. Bet Dieva vārds saka, es nevaru ar savu nolādēto pagātni ieiet apsolītajā zemē. Tāpēc Dievs man un tev šodien saka, ka šodien ir nozīmīga to, ka tu vari pieņemt lēmumu atteikties no savas pagātnes. Un, jo nav iespējams ieiet svētībā ar to lāstu, ko tu velc līdzi. Nav iespējams. Ir rakstīts, ka ebreju iziešana no Eģiptes ir mums par piemēru. Patiesībā ir rakstīts, ka visa vecā derība mums ir par piemēru dota. Piemēram, Ābrahams, gan Īzaks, gan Jēkabs, gan viss soģu laiks, visu neuzskaitīt. Visur. Ja mums saka, visur vecā derībā var redzēt Jēzu, tad es saku, visur vecā derībā var redzēt tos ratiņus, ko mēs velkam līdzi uz apsolīto zemi. Vai ne?
Ābrahams. Ko Dievs viņam teica? Atstāj visu un ej uz apsolīto zemi. Atstāj visu Ūrā. Nekā nebija. Viņš aizgāja līdz Hāranai, padzīvoja vēl Hāranā kādu laiku, ja? Un tā tikai devās uz priekšu. Nu, tā, kad tēvs jau bija mirs, ja? Kad tēvs nevilka arī līdz visus tos ratiņus, kas viņam bija no Ūras. Īzaks. Ābrahams viņu gaidīja 25 gadus ir rakstīts. Un tik un tā Dievs caur Ābrahamu un Īzaku, viņam parādīja nomirsti tam vecajam un celies augšām jaunai dzīvē ar Dievu. Es domāju, ka spilgtāku ilustrāciju mēs nevaram iedomāties, ja, kad Dievs liek upurēt to, ko tu domā iegūsi. Dievs liek upurēt un saka, paļaujies uz Dievu. Tas pats brālis atnāk, ja viņš saka, Dievs man sakārtoja dzīvi. Man tagad ir sieva, man ir mašīna, man ir bērns, man ir darbs. Kur viņš ir? Šeit viņa nav. Iedomājieties, ja? Un tas nav viens cilvēks, es tikai piemēru rādu. Cikiem jūs neesat teikuši par kungu? Cikiem kungs nav atbildējis? Kur viņi ir? Viņi ir turpat ar saviem ratiņiem vecajā Eģiptē. Turpat, jo nevar jau atlaist. Jēkabs un Jēkabs sievu dzīve. Atstāj, neņem līdzi elkus. Ko viņi darīja? Paslēpj, pavelk līdzi, ja, un vēl samelo, ka nekā tāda nav. Un taču nekā nav. Atvainojos, ko tu tēvs te man meklē manā teltī. Nav man tavu elku. Un paldies Dievam, ka tam Jēkabam bija prāts pēc tam tikt no viņiem vaļā. Bet, kad viņš kļuva par Izrēlu? Tad, kad Dievs ar viņu cīnījās. Un ziniet, dažreiz mēs ar šitā pat cīnamies, lai mēs ieietu tajā apsolītajā zemi. Jēkabs gāja atpakaļ uz apsolīto zemi dzīvot, no tās pašas Hāranas. Tad, kad mēs cīnamies pret Dievu, mēs bieži vien traumējamies, vai ne? Tāpat kā Izraels. Rakstīts, ka visu laiku pēc tam kliboja, jo Dievs viņam pieskārās. Visu atstāja. Esi jauns radījums. Pagāja laiks, soģu laiks. Pie Mūzes mēs vēl atgriezīsimies. Kā tad viņiem gāja? Man liekas, viena no trakākajām grāmatām, bet tur skaidri un gaiši rakstīts. Kamēr viņi klausīja Dievam, bija svētība. Tikko viņi pievērsās elkiem, tā visa tauta cieta. Tā visa tauta cieta. Vēl vairāk. Tur ir rakstīts, katrs darīja, kā viņam likās pareizi. Un ziniet, mēs arī dažreiz tā darām. Mums arī liekas, ka tā ir pareizi, un mēs sev attaisnojam. Mēs pat nemanām, ka mēs jau esam aizvilkuši uz to apsolīto zemi gan savus elkus, gan vēl citus klāt piegrābuši. Jo ko viņi tur pielūdz? Viņi tur jau Bālu pielūdz, vai ne? To elku, kas bija apsolīto zemju tautām, kas viņiem bija jāizdzen. Bet paskatīsimies, kāpēc tie eģiptiešu vergi izrēlieši, kāpēc viņi neiegāja tajā apsolītajā zemē. Un rakstīts, ka viņi neiegāja savas neticības dēļ. Viņi nespēja noticēt, ka Dievs ir viņu pusē. Un mums arī jāmēģina noticēt, ka Dievs ir bezgalīgi labs, ka viņš ir brīnišķīgs, ka viņš nevēl mums neko ļaunu. Bet mēs ar savu domāšanu visu laiku cenšamies palikt tajā Eģiptē. Katras grūtības ceļā Izraels uztvēra kā Mūzus un Dieva viltīgo plānu, lai viņus tuksnesī ko? Pamācīt, pārmācīt. Nē, viņi teica, tu mūs esi izvedis šeit nobendēt. Ir tak tā. Cik dienas pagāja pie pirmā šādas frāzes? 3. Viņi bija tikuši tikko pāri jūrai, gavilējuši par Dievu brīnišķīgu atbrīvošanās veidu, ja? Un pagāja 3 dienas, un viņa tu mūs visi izvedis šeit tuksnesī nomeitāt, nobendēt.
Jo viņi nespēja izmainīt savu priekšstatu par Dievu un nespēja noticēt, ka Dievs tiešām ir labs. Un ka viņš ir ļoti, 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 ļoti ieinteresēts, lai viņi nonāktu tajā apsolītajā zemē. Jo viņi nevarēja to veco atlaist nekādi, lai saņemtu to jauno. Nu, nekādi nevarēja. Par spīti tam, ka Ēģiptē viņi brēca un vaimanāja uz Dievu, brēca, lai atbrīvo. Tad, kad Ēģipte reāli bija jāatlaiž, viņi to nevarēja. Un jautājums ir, kāpēc? Ziniet, tad, kad cilvēks ļoti ilgi dzīvo verdzībā, viņš pierod pie verdzības. Vai ne? Tad, kad mums ir ilgstoši šie te dzīves apstākļi tādi, ka mēs saprotam, ka mēs esam verdzībā, mēs pie viņiem pierodam. Mēs pārstājam pretoties, mēs pārstājam atzīt savu bezspēcību un mēs turpinam, mēs nolēmjam, ok, mēs tā arī dzīvosim. Un cilvēks ir salauzts. Un viņā galīgi nav ticības, ka kaut kas viņa dzīvē varētu mainīties. No vienas puses šķiet, ka tas ir labi, ka tad, kad mēs tādi galīgi sakauti, salauzti, ja, nākam pie Dieva un saprotam, ka Dievam interesē tas, lai mēs liekam savu paļaušanos uz Dievu. No otras puses varētu teikt, ja mēs paliekam visu laiku tādā stāvoklī un ja mēs nemainām savu attieksmi pret Dievu, tad mēs tādi paši vergi paliekam. Mums it kā atbrīvo, mēs it kā tiekam izvesti no tās verdzības ārā pāri jūrai un pāri visām ciešanām, ko Dievs uzliek tur citiem. Mēs redzam, ka Dievs cīnās par mums. Un mēs nevaram pilnībā paļauties. Tad, kad Dievs, Jēzus ieiet katrā ciematā, kur viņš sāk savu kalpošanu, viņš sāk ar vārdiem: atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi. Un viena reakcija uz šiem vārdiem varētu būt, ka cilvēki nāk, uzskaita savus grēkus un apņemās tos vairs nedarīt. Esat pamanījuši, ja tā? Protams, ka arī tādai grēksūdzei ir sava vieta, un mēs nekur neredzam, ka Jēzus katrā ciematā vai pilsētā veidot šādas grēksūdžu pieņemšanas vietas. Tur nekur nav rakstīts. Nē, viņš saka citu ko. Viņš sludinādams par debesu valstību, viņš sludina tās lietas, kuras mums ir pierakstītas Kalnas prediķī, dialogos ar farizējiem, tad, kad viņš dziedina cilvēkus arī sabatā, un tas viņiem bija absolūti nepieņemams, kā var dziedināt cilvēku sabatā. Bet Jēzus grib, ko viņš grib? Ko Jēzus grib mums pateikt? Viņš grib izmainīt mūsu priekšstatu par Dievu, Dieva valstību un tiem principiem, uz kādiem šī Dieva valstība stāv. Mums vajag saprast, ka Jēzus sāk ar to, ka mums jāmaina viss savs prāts. Ir rakstīts arī Dieva vārdā: atjaunojieties savā prātā. Ja? Sirdsprātā. Savienots sirds ar prātu. Un tas ir tāds grieķu vārds metanoia. Esat dzirdējuši, ja? Ko tas nozīmē? Tā nozīmē pilnīga apgriešana, pilnīga domu maiņa, pilnīga pagriešanās pa 180 grādiem pretējā virzienā. Un bez šīs te metanojas, tā tava grēksūdze, viņa būs tad, atkārtot, un tai nav nekādas nozīmes. Bez tās var rakstīt, bez tās metanojas, bez tās sirdsprāta maiņas, tu var rakstīt savus grēku sarakstus katru dienu, bezgalīgi tos nožēlot un bezgalīgi apņemties tos nedarīt. Bet tu atkal un atkal ar saviem Ēģiptes ratiņiem ieies iekšā tur tajā dzīvē jaunajā. Un ziniet, tā ir tāda stabila arī mūsdienās reliģiosa sistēma, kura var darboties bezgalīgi, jo uz templi vienmēr tiks nesti upuri. Kādiem tas ir varbūt izdevīgi, dažādos veidos, jā.
Bet Dievs saka, man riebis šie kaujamie upuri. Jo jūs cenšaties atpirkties, nevis mani iepazīt. Un tādēļ, kad jums ir tāds pilnīgi aplams priekšstats par mani, it kā Dievs būtu ieinteresēts iekasēt jūsu nodevu par katru jūsu grēku, un tādā veidā stāvus kļūst bagāts. Man bija šonedēļ saruna ar vienu sievieti, kura tā kā stāstīja tādu gadījumu, viņa skaitās piedraudzes luterāņi. Viņa stāstīja tādu gadījumu, ka viņai bijusi kolēģe, kura iet kādā, tādā tradicionālā baznīcā. Viņa saka, un viņa katru dienu aprunāja pārējos kolēģus. Viņa saka, man jau bija apnicis klausīties, kā viņi to dara. Bet vienā sarunā viņai uzprasījusi, klausies, tu esi bijusi baznīcā grēkus sūdzēt? Un viņa saka, nē. Viņa saka, bet es gan biju svētdienā baznīcā grēkus sūdzēt. Un tad viņa saka, man sadusmoja šis viņas uzstāde, viņa teica, zini ko, es cenšos atšķirībā no tevis dzīvot tā, lai man nebūtu jāiet tie grēki sūdzēt. Protams, ka viņi tāpat grēko, viņi to saprot, bet ja mums ir šī nostāja, ka ja es aiziešu baznīcā, es izsūdzēšu tos savus grēkus, un Dievs tagad man šķīstīs, nomazgās, ja, un nākamnedēļ es turpinu darīt pa vecam, tad tai manai domāšanai tur nekas nav mainījies. Es esmu vienkārši reliģiozi atpircies no tā, ka man tagad ir, Dievs man piedeva, jā, un jauniem grēkiem iedeva spēku. Bet tu cilvēki esi radījis, lai atspoguļot Dievu godību. Lai atspoguļot Dievu godību. Un jautājums ir, kāds ir Dievs, kuru tu pazīsti? Šis jautājums reāli sagādā ebrejiem problēmas tuksnesī. Viņiem kungs un Dievs bija faraons, un viņi pa 400 gadiem viņi droši vien pazina daudzus faraonus, jo neviens faraons jau mūžīgi nedzīvoja, vai ne? Viņi piedzīvoja labākus un sliktākus, un galvenais tas faraona princips bija valdīt pār šiem vergiem. Ja? Valdīt. Un rakstīts, ka pašās beigās jau tas faraons jau bija tāds, ka viņam bija pilnīgi vienalga par tiem izrēliešiem, ja? Un ka viņš bija visļaunākais. Tā ir rakstīts, ka viņš jau vairs neatcerējās tur ne Jāzepu, ja, kas bija faraona vietnieks, nevienu, neko, viņam pilnīgi bija vienalga. Un, ja mēs ieskatāmies tajā eģiptiešu vēsturē, tiešām tā arī bija, kāds bija ļoti tāds faraons un kāds, bet viņi visi valdīja par vergiem, visi. Un droši vien, ka ebreju domas par viņu tēvu Ābrahāmu un Īzāka Dievu bija līdzīgas. Viņš noteikti bija labvēlīgāks par šo Eģiptes faraonu, bet visā citā tāds pats faraons. Viņiem vienkārši, kā saka, nebija cita priekšstata par Dievu. Bieži vien arī mēs iedomājamies Dievu, mēs sakām, Dievs ir tēvs, vai ne? Bet kāds ir mūsu priekšstats par mūsu tēvu? Kas mums ir bagāžā? Kāds tas mūsu tēvs ir bijis? Un mēs šīs te domas par tēvu nesam līdz savā apsolītās zemes dzīvē. Bet Dievs saka, mums ir jāmaina savs priekšstats par viņu. Mēs lasām, ka Dievs ebrejus izved no šīs Eģiptes verdzības, bet kurš mūs atbrīvo no grēka verdzības? Jēzus, vai ne? Jēzus. Tātad, ko tas nozīmē? Atcerēsimies, ka tā verdzība ir, ka mūsu situācija ir tāda, ka cilvēks pret savu gribu pilda kāda cita plānu. Ja? Ja Dievs savā spēkā izrauj mūs no šīs verdzības, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu griba tanī brīdī tiek atbrīvota. Mūsu griba, kad Dievs mūs atbrīvo no verdzības, tiek atbrīvota. Un ko tas nenozīmē?
Tas nenozīmē to, ka tu automātiski visus savus lēmumus pieņems pēc Dieva prāta. Un, piemēram, tev Dievs ved pa šo dzīvi, un tev ir kārdinājumi, ja, kā mēs sakām, kārdinājumi. Viņi nāk tavā priekšā, un tev ir izvēle. Pieņemt, nepieņemt. Tas nenozīmē, ka ja tu tagad esi Dieva atbrīvots, ka tu tagad automātā, ka tev tur Dievs ir ielicis savu programmu, tagad savu verdzības programmu, un ka tu tagad automātā uzreiz nepieņemsi, ja, to kārdinājumu. Tas tā nenotiek. Tas tā nenotiek. Mūsu griba ir brīva, un viņš mums reāli ir iedevis izvēli. Tātad, tas nenozīmē tā, ka tu tagad no grēka esi brīvs, Jēzus aizcirta slazdu, tu tagad esi otrā Dieva verdzībā. Nav. Mēs kaut kā nespējam to sagramot īstenībā. Un bieži vien mēs arī draudzē uzvedamies tā, it kā mēs, šitai mums ir jābūt tādiem, tā kā mans vecākais dēls teica nesen. Tad, kad es viņam lūdzu pa sarmītu lūgt, viņš man teica, zin kā viņš man teica? Nu, ja tavs Dievs iedomājās, ka es tāds visu laiku pareizs būšu, tad man tādu Dievu nevajag. Ja? Domājieties, kāda viņam domāšana? Es saku, zin ko? Viņš saka, un ja Dievam nav humora izjūtas, tad man ar Dievu nevajag. Es saku, zin ko? Dievam ir labā humora izjūta pa tevi. Bet par to pareizumu mēs vēl varam parunāt. Un te ir tā mūsu domāšana. Ka tad, kad mēs tiekam brīvi, ja, tad mums liekas, ka mēs tā kā slazdā otrā, mums aizsitās durtiņas ciet. Mēs tagad esam Dieva verdzībā. Tas nekas, kā apustulis Pāvils un Pēters saka, es esmu Dieva vergs, ja? Esat lasījuši šo te Dievu. Viņš ir latviski kalps, a krieviski konkrēti ir rab božī. Ja? Bet tas nav tāpēc, ka tu tagad esi iesprostos citā slazdiņā. Tas tā nav. Jo Dievs ir brīvu cilvēku Dievs. Viņam nevajag, lai mēs viņu atzītu par Dievu tikai tāpēc, ka citas izējas jau man nebija. Ja? Man nebija izvēles. Tā nav izvēle, tā ir samierināšanās ar apstākļiem. Bet Dievs atzīst tikai brīvu cilvēku. Viņš atzīst tiešām to, kas aiz brīvas gribas var darīt, ko Dievs ir teicis. Un, ziniet, tā ir milzīga atšķirība. Vai cilvēks pazemojās, samierinās nepārvarā apstākļu dēļ, vai viņš pazemojas Dieva priekšā, visu varenā Dieva priekšā, kuram ir vara pār jebkuriem apstākļiem. Un reizēm Dievs šos apstākļus pieļauj. Un ja mēs nesapratīsim šo atšķirību, tad mums vienmēr būs darīšana ar tādiem nepārvaramiem apstākļiem, kas vienmēr aizēnos mums Dievu. Vienmēr aizēnos. Un tā ir tā mūsu problēma, ka mēs neticam, ka Dievs kontrolē mūsu dzīves apstākļus, lai kāda arī viņi būtu. Dievs saka, skaties uz mani, seko man, paklausi man, un es iešu ar tevi kopā, un es tevi izvedīšu no tās bedres ārā. Jo Dieva mērķis nav salauzt tavu gribu. Dievs tieši pretēji turpina piepildīt savu mērķi, lai cilvēks būtu, un mēs to esam lasījuši, Dieva godības atspulgs. Ir tāda grāmata Dieva godība. Esot ļoti labi, es viņu neesmu visu izlasījis. Jo tas radīšanas process visu laiku notiek. Vēstulē Ebrejiem 2. nodaļa 10. pantā tur ir teikts tā. Jo tam, kura dēļ viss ir un caur ko viss ir, kas daudzus bērnus ved uz godību, tam pienācās viņu, Jēzu. Pestīšanas iesācēja ciešanās padarīt pilnīgu. Un, ziniet, mēs neesam izņēmums, mums ir tāds pats ceļš. Lai mēs varētu izdarīt izvēli, mums ir jāiepazīst mūsu radītājs, mūsu kungs un Dievs. Jo ar viņa pretinieku mēs jau diezgan labi esam pazīstami, vai ne? Kāds bija faraona valdīšanas stils? To atklāja situācija, kad Mūzes un Ārons devās pie faraona un lūdza atlaist ebreju 3 dienu gājienā pielūgt Dievu. Ja?
lai viņi varētu upurēt savam dievam. Un faraona reakcija ir kāda? Kas vēl nebūs? Ko vēl jūs esat izdomājuši? Izgatavojamo ķieģeļu norma momentā ir dubultā, un pie tam salmi, kurus acīm redzot līdz šim piegādāja kāda cita, arī tagad pašiem jāsagādā. Bet, kad Dievs izved pārdabiskā veidā Izraēlu no Ēģiptes, kur vispirms sūta tās 10 mocības, pēc tam izved viņus cauri jūrai to pāršķiļot, un visus tos, kas zinās pakaļ tos eģiptiešus noslīcinot, Dievs viņus pavada dienā mākoņu stabā, tas jau bija Eģiptes pusē, un naktī kā ugunsstaps. Un ir redzama pārdabiska Dieva darbība viņa interesēs. Tik pārliecinoši, ka skaidrāk vairs nav iespējams. Viņi redz, ka reāli Dievs ir ar viņiem. Bet jau dažas dienas vēlāk sāks kurnēšana un ilgošanās pēc Ēģiptes gaļas, podiem, maizes, vai ne? Pēkšņi dzīve bija tik laba Ēģiptē, kāpēc tad no tās bija jāglābj, ja tur tik labi bija. Un lasot šos notikumus, mēs varam redzēt, ka tā kurnēšana gan sārūktina, gan sadusmo Dievu, tomēr Dievs apmierina viņu vēlmes. Viņš dod viņiem maizi, ūdeni, gaļu. Kāpēc? Lai nesalaustu viņu gribu. Lai viņi, iedomājieties, ja? Dievs pateiktu, nebūs jums tur ko ēst, paši sējiet un pļaujiet. Tā nebija. Lai nav tā faraona tā domāšana, ja? Nebūs jums nekādi salmi, paši gādājiet, ja? Nav. Un lai arī šie izraēlieši nesalūs šo apstākļu priekšā, ja atkal un atkal saka, Dievs atzīst un pieņem tikai brīvprātīgi cilvēka pazemību. Nevis tāpēc, ka citas izejas jau nebija. Jo Dievs negribēja būt kā otrs faraons, kas ar varu ņem visus un aizved uz to apsolīto zemi. Dievs viņos gribēja pamodināt šo gribu, un viņš arī mūsos grib pamodināt šo gribu. Ja mēs nemainām savu domāšanu, tad mēs joprojām esam tikai tā labā faraona vergi, Dieva. Ja? Un ar uzstādījumu, ko mums liks darīt, to mēs darīsim, jo tas kungs gādā par mums un rūpējas. Saprotat, ja, to domu? Ja mēs esam Dievā un mūsu viss tā domāšana tagad, tagad Dievs par mani gādā, Dievs par mani rūpējās, tagad es viņu gribu pildīšu. Un, ziniet, tāpēc mēs bieži esam pasīvi. Man patās skolā bija pasākums 4. kursam, un vislielākā cīņa mums bija tieši ar pasivitāti. Un es spilgti izjūtu to sajūtu, ja, kad kāds vienmēr domā, ka citi izdarīs viņu vietā. Ļoti spilgti. Es sīkumos neiedziļināšos, bet ļoti spilgti. Mēs vienmēr gaidām, vai Dievs par mani parūp, Dievs man to iedos, ja? Vai kāds cits man atnesīs un noliks, ja? Dievs viņam liks, viņš atnesīs man un noliks, ja? Bet paši mēs neko negribam darīt. Mēs esam tagad tie vergi tajā Ēģiptē, tikai citam vergot. No vienas puses tas tā kā izklausās ļoti dievbīgi. Dievs man dos, viņš man tur sagādās, ja? Bet no otras puses mēs neizrādām nekādu iniciatīvu. Es esmu dzirdējusi, ja, no cilvēkiem. Dievs man atbrīvos, viņš man reāli esmu dzirdējis. Dievs izņems no manis šo vēlēšanos smēķēt. Vai glāzi no rokas izņems. Nopietni. Tad tie tādi, teiksim tā, bet ir jau vēl citas lietas. Dievs man atbrīvos no lepnības pats. Ja? Vai no kaut kā cita, ja? Pats viņš atbrīvos gan jā, ja tu viņam ļausi. Bet vai tas tā būs, kā tu to esi izdomājis? Un kamēr Dievs
pērkona balsī no debesīm uz mani personīgi nerunās, tikmēr es arī neko nedarīšu. Kad Dievs sūtīja Mūzu pie tautas Ēģiptē, Mūzus viņam teica, viņi man neticēs. Un ja viņi man neticēs, viņi man nesekos. Viss ir atkarīgs no ticības. Ja iet runa par faraonu, tad nav vajadzības ticēt faraonam, jo jūs jau esat viņa vergi un nav izvēles. Bet, kad Dievs sāk vadīt, jūs varat ticēt vai varat neticēt, un tā jau ir izvēle. Šajā 4. Mūzes grāmatā mēs vairākas reizes varam lasīt, kā Dievs caur Mūzu ved tautu uz priekšu. Un tur ir tāds 4. Mūzes 9.23 tāda vieta. Tur ir teikts tā, ka viņi pēc tā kunga pavēles, tā ir tā visa Izraēla nometne, apmetās, un pēc tā kunga pavēles tie cēlās, un tie ņēma vērā tā kunga pavēles, kā tas kungs bija caur Mūzu pavēlējis. Un tā kā liekas, wow, 2 miljoni. Tur ir aprakstīts, ja, kā tās ciltis viena pakaļ otrai, tur paceļ karogu un visi iet, ja. Es tā vizualizēju sev to skatu, un es tā iedomājos, cik tas ir vareni, ja, kad Dievs tagad paceļās tajā mākoņu stabā vai uguns stabā, un katra cilts ceļ savu karogu gaisā, visi savāc savus mantas iet. Es domāju, wow. Un paiet dažas dienas. Un jau tauta kurna tam kungam ausīs. Kāpēc tauta kurna? Viņiem ir trigeri. Jo viņu vidū ir rakstīts vesels pulks salašņu, par kuriem teikts, ka tie bija stipri kārīgi. Jā, tauta ir izgājusi jau vairāk kā gadu atpakaļ no Ēģiptes, bet ir viena lieta, kas nav mainījusies. Viņi pēc sava paraduma atkal sāk kurnēt. Tai pašā 4. Mūzes grāmatā, 11. nodaļā, 4. līdz 6. pants. Un pulks visādu salašņu, kas bija viņu vidū, kļuva stipri kārīgi. Tad arī Izraēla bērni, tātad salašņas, trigers, tad Izraēla bērni pēc savu bijušā paraduma sāka raudāt un vaimanāt. Kas mums dos ēst gaļu? Mēs atceramies tās zivis, ko mēs Eģiptē zemē par velti ēdām, gurķus, melones, lokus, sīpols un ķiplokus. Tagad mūsu dvēseli ir pagalam iztvīkusi, jo nav nekā cita kā vien manna mūsu acu priekšā. Nu jau tautai ir ko salīdzināt, vai ne? Gadu jau ēduši, Ēģiptes labumi un manna. Ja palasīsim tālāk, pēc kā manna izskatījās, pēc kā smaržoja un kā to varēja lietot, tas bija brīnumains ēdiens. Jo Dievs ir brīnumaini labs un viņš savai tautai dod vislabāko. Tur ir rakstīts, ka manna smaržoja pēc olīvu koku eļļas, spīdēja kā berils. Starp citu nesen skatījos, ka berili ir vieni no visaugstāk vērtētajiem dārgakmeņiem uz zemes. Spīdēja kā berils, un tagad ir ko salīdzināt. Ēģiptiešu ēdiens, gurķi, melonis, loki, sīpoli un ķiploki. Un manna bija katru rītu pavelti. Aizej un salas, cik tev vajag. Katru rītu pavelti. Un tomēr tauta savās mājās raudāja. Tautai tagad savaidzējies gaļu, un lasot šo Mūzes sarunu ar Dievu, šķiet, ka Mūzus ir pilnīgi piekusis. Un viņš lūdz palīdzību nest šīs tautas smagumu. Un te Dievs ir sagatavojis viņam atbildi. Viņš saka, izredzi 70 vecais, jo viņš grib likt savu garu arī šajos vecajos, šajos te cilšu vadoņos, kas var palīdzēt to tautu vadīt. Un Dievs ir sagatavojis arī atbildi ne tikai Mūzum, viņš ir sagatavojis atbildi arī tiem kārīgajiem. Lasām, kas tur tālāk. 11. nodaļa, 18 līdz 20. Bet tautai saki, dariet sevi svētus rītdienai, tad jūs ēdīsiet gaļu, jo jūs esat tā kunga ausīs gaudušies sacīdam, kas mums dos ēst gaļu. Mums tik labi klājās Ēģiptes zemē, tāpēc tas kungs jums dos ēst gaļu un jūs to baudīsiet.
Jūs to neēdīsiet 1, nec 2 dienas, nec 5 dienas, nec 10 dienas, nec arī 20 dienas. Nē, bet veselu mēnesi. Tiekams tā jums caur nāsīm izies un galīgi apniks. Tāpēc, ka jūs to kungu esat atmetuši, kas ir jūsu vidū, un esat viņa priekšā raudājuši, sacīdam, kāpēc mēs esam iznākuši no Eģiptes zemes. Tad viņi bija iznākuši no Eģiptes zemes, bet tos ratiņus ar Eģiptes labumiem viņi visu laiku vilka līdzi. Ko viņi tur bija pieraduši darīt? Kurnēt par visu, kas ir slikti, ja? Ēdam gurķus, ķiplokus, sīpols, lokus un zivis. Tās mums ir tur, ja? Ļoti garšīgas. Un tagad gaļu. Nerunāšu par tiem salešņām, bet es gribu teikt, ka no vienas puses mēs to varētu arī salīdzināt ar šiem te ārējiem apstākļiem, kas bieži vien to mūsu domāšanu atkal sakārdina. Varbūt Pāvils arī vienā vietā raksta, viņš saka, slikta sabiedrība samaitā labus tikumus, vai ne? Es neiedziļināšos, jūs katrs varat pārbaudīt, cik jūsu dzīvē ir šo te salašņu, ja, kas jūsu domāšanu visu laiku grib ievest atpakaļ tajā Eģiptē. Bet tas kungs sacīja Mozum 23. pantā, vai tad tā kunga roka ir kļuvusi īsāka? Tagad tu redzēsi, vai piepildīsies mani vārdi vai nē. No vienas puses Dievs ir spēcīgs šo tautu pilnībā iznīcināt, jo tā jau ir pieņēmusi par paradumu visu laiku kurnēt, no otras puses Dievs taču nav vergturs. Viņš uzklausa, atbild, rūpējas par šo tautu, neskatoties uz viņu nepateicīgo dabu un neticību. Vēlāk, pirmais no ticības mocekļiem Stefans, tautas priekšā viņš liecināja par Dievu darbu un Mūzu. Ziniet, kā viņš saka, apustuļu darbu 7, 36, 39. Tas viņus izveda, darīdams brīnumus un zīmes Ēģiptē, Sarkanajā jūrā un tūkstnesī 40 gadus. Šis ir tas Mūzus, kas par Izraēlu bērniem sacīs, Dievs jums no jūsu brāļu vidus cels pravieti tāpat kā mani. Viņš bija draudzes vidū tūkstnesī ar eņģeli, kas uz viņu runāja Sinai kalnā, un bija ar mūsu tēviem un saņēma dzīvus vārdus, lai dotu tos mums. Tām mūsu tēvi negribēja paklausīt, bet viņu atstūma un savās sirdīs atgriezās Eģiptē. Atstūma, Mūzu atstūma Dievu un atgriezās Eģiptē. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi neklausa, tāpēc, ka viņi netic. Un viņi ir nevēlas tagad klausīt pravietim, ko Dievs iedevis. Jo Stefans jau nerunāja par Mūzu, viņš runāja par Jēzu. Un arī mums, ja mēs gribam paklausīt Dieva pravietim, Dieva dēlam, Jēzum Kristum, mums ir jāatgriežas pie Dieva savās sirdīs un arī savā prātā. Tas nozīmē, ka mums ir jākļūst tādiem, kā Dievs saka, ka viņš ieliek mūsos šo jauno sirdi, reāli ieliek jauno sirdi, tādu, kas nespēj samierināties ar grēku. Tas saucās tā metanoja, tā atzimšana, tā pagriešanās pa 180 grādiem. Ja tu vēl aizvien jūti, ka tu visu laiku tos ratiņus no tās Ēģiptes velc līdz tajā apsolītajā zemē, nu lūdz Dievam, lai viņš maina šo tavu sirdi, lai tu pilnībā pārmainies savā domāšanā, lai tev ir šis piedzīvojums, ka Dievs tevi reāli ir atbrīvojis. Ļoti spēcīgs mums ir arī apustulis Jānis šajā te, ko viņš saka. Es vienmēr lasu to rakstu vietu, to Jāņa 1. vēstuli. Un tur ir tik daudz gan, tā kā liekas, tu saki, jā, āmen, āmen, āmen. Un pēc tam tu domā, tomēr man tur vēl tas un tas un tas. Izlasīsim Jāņa 1. vēstuli, 3. nodaļa. Būs tāds garāks gabaliņš no 1. panta. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam.
Pasauli mūs tāpēc neatzīst, ka tā viņu nav atzinusi. Arī mūsu pasauli neatzīst, ja Dievu nav atzinusi. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Katrs, uzsverš, katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Šī ir reāla brīvas gribas darīšana, nevis tāpēc, ka Dievs tev spiež to darīt. Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību. Grēks ir netaisnība. Jūs zināt, ka viņš ir atklājies, lai grēkus atņemtu, un grēku nav viņā. Dievs mums atklājas, lai grēkus atņemtu. Katrs, kas paliek viņā, negrēko. Katrs, kas grēko, nav viņu redzējis, nedz viņu atzinis. Un uz šo pantu vienmēr ir tāds, ko? Ko? Katrs, kas paliek viņā, negrēko. Katrs, kas grēko, nav viņu redzējis, nedz viņu atzinis. Bērni, neviens, lai jūs nemaldina. Kas dara taisnību, ir taisns, tā kā viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tām dēļ Dieva dēls atnācis, lai viņš iznīcinātu velna darbus, lai viņš mums reāli atbrīvot no šīs velna verdzības. Ik viens, kas no Dieva ir dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas dara netaisnību, nav no Dieva, arī tas ne, kas nemīl savu brāli. Iedomājieties, kādi spēcīgi vārdi. Ja tu esi no Dieva dzimis, tu nespēji grēkot. Tu negrēko. Un apostols Jānis viņš šeit apgalvo, ka Dievs ir ielicis savos bērnos šo spēju negrēkot, jo viņi ir dzimuši no Dieva. Bet tas nenozīmē, ka šī spēja negrēkot ir tāda pasīva. Vienkārši nespēja sagrēkot. Vienkārši ne. Dievs ir brīvu cilvēku Dievs. Tāpēc viņš arī izrauj tevi no verdzības. Un viņa tauta ir tā, kura brīvprātīgi izvēlas būt Dieva tauta. Tad, kad mēs esam noticējuši Dievam, tad, kad mēs esam viņu iepazinuši, tad, kad mēs viņu esam iemīlējuši, tad šī spēja negrēkot ir aktīva, mūsu izvēle. Un tas mums kļūst tik svarīgi un pašsaprotam, ka mēs stāvam tajā un citādi mēs nevaram. Vienkārši citādi nevaram. Jo mēs brīvprātīgi esam pakļaujuši savu gribu Dievu gribai. Un mēs ticam, ka Dievu griba ir vislabākā. Mēs gribam savā dzīvē pieņemt lēmumus, kurus Dievs varēs svētīt. Pat ja par tiem jācīnās, kā Jēzus izcīnīja savu lielo cīņu Ģedzemanas dārzā. Un ja tu esi piedzimis no Dieva, tad tevī ir šī spēja negrēkot. Es nesaku, ka tu to nevarētu, bet tu esi pagriezts prom. Un katra saskara ar grēku tev rada mokas. Es nezinu, vai jūs to jūtat, bet katra saskara ar grēku caur svēto garu tev parāda. Dievs tev parāda, klausies, tu pašlaik esi izvēlējies ne to, ko vajag. Tu vari pasargāt sevi. Ja tu skatīsies uz to, no kura nāk šis svētums, jo visas šīs važas ir sarautas, un tu noteikti vari teikt, Tēvs, lai tavs prāts notiek, tā kā Jēzus teica, jo es to gribu. Nevis, ka tu esi bez teikšanas tāds kā vergs, bet tu esi brīvs gars un brīva griba, un tu saki, es te esmu, es gribu tev Dievs piederēt. Turpat tālāk Jāņa 1. vēstulē 3. nodaļā no 18. līdz 23. pantam. Bērniņi, nemīlēsim vārdiem nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību.
No tā mēs zināsim, ka piederam patiesībai un varēsim savu sirdi viņa priekšā klusināt. Ka ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. Mīļie, kad mūsu sirds nepazudina mūs, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušļus un darām to, kas viņam patīkams. Bet šis ir viņa bauslis, lai mēs ticam viņa dēla Jēzus Kristus vārdam un mīlam cits citu, kā viņš mums pavēlējis. Un nobeigt es vēlos ar Dāvida vārdiem no psalma 86. Un mēs zinām, ka Dāvids psalmos tur ir gan raudājis Dievam uz pleca, gan arī gavilējis, un vairāk par visu man ļoti patīk, ko viņš lūdz no Dieva. Un šajā 86. psalmā 11. pantā ir rakstīts tā: Māci man, kungs, tavu ceļu, lai es staigāju tavā patiesībā. Noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es tavu vārdu bītos. Noskaņo Dievs visiem sirdis tā, ka mēs tavu vārdu bītos. Lūksim. Lūksim par to, lai mēs patiesi esam augšām celšies kopā ar Kristu. Šodien pareizticīgo draudzēs svin Jēzus augšām celšanos. Šodien ir Pasha viņiem. Un lai šīs vārds tev atgādina, ka ik viens, kas tic Jēzum Kristum, ir no Dieva dzimis, un vēl vairāk, to apliecina tavu mīlestību uz Dievu. Nevis verdzīga paklausīšana tādēļ, kad es baidos no soda. Mīlēsim mūsu kungu no visas sirds. Un mīlēsim arī Dieva bērnus, kā viņš mūs aicina. Caur to mēs varēsim pasaulē parādīt, ka mēs esam Dieva bērni. Lūksim tiešām lūdzamies, lai patiesa piedzimšana un atmoda nāk manā un tavā sirdī. Kungs, mēs aizlūdzam par sevi vispirms. Mēs aizlūdzam katrs par sevi. Tu saki, ka tie, kas ir no Dieva dzimuši, tie negrēko. Tu saki, ka tie, kas ir no Dieva dzimuši, tie mīl. Tu saki, kungs, ka tu neesi vergturs. Tu saki, ka tu esi brīvu cilvēku Dievs. Tu saki to, kungs, un ar pārliecību uzsver, ka mēs varam būt tavējie, ka mēs no brīvas gribas varam mīlēt tev, ka mēs no brīvas gribas varam tev paklausīt. Un ka tu mūsos ieliec šo jauno sirdi, Tēvs, un es tiešām lūdzos gan par sevi, gan par katru vienu, mans Dievs, ieliec mūsos šo jauno sirdi, ieliec mūsos šo vēlēšanos, kungs, mīlēt tā, ka mēs iegūstam šo jauno sirdsprātu, ka mēs iegūstam šo brīvo gribu, kungs, un ka mēs jūtamies kā brīvi, nevis kā piespiesti, ka mēs jūtamies kā tavi bērni, kungs, ka mēs jūtamies nevis kā tādi vergi tavā stingrā uzraudzībā, bet ka mēs jūtamies kā tavi brīvi bērni, mans Dievs. Halleluja! Es zinu, kungs, ka tu mūs pānēs, ka tu mūs paciet, ka tu rūpējies par mums vēl vairāk, kungs. Bet es tiešām gribu, kungs, ka mēs jūtamies kā tavi brīvi bērni, kā bērni, kas ir Dieva ģimenē, kā bērni, kas var tiešām Tevs paraudāt tev uz pleca, ierāpties tavā klēpī, justies tavi samīļoti, mans Dievs, un tevis piedoti, Tēvs. Un es tev lūdzos tiešām, kungs, apņem mūs ar šo tavu brīnišķīgo mīlestību vēl vairāk. Kungs, kad mums tiešām, ka mēs žēlodamies, kungs, neizaicinām tevi, bet ka mums, kungs, nākam pie tevis priecīgi līksmi ar pateicības pilnām sirdīm tiešām, Dievs, par to, ka tu esi tik labs, ka tu esi tik brīnišķīgs, Tēvs. Svētī, kungs, mūsu sirds, svētī un stiprini mūs, svētī vairo tavu garu, mans Dievs, mūsos, ka šīs gars, kungs, tiešām mūsu sirds pilnībā pārveido. Tēvs, es tev to lūdzos, Jēzus vārdā, svētī šo tavu draudzi, svētī mūs katru vienu, Tēvs, ka mēs sajūtamies brīvi, ka mēs sajūtamies pacelti, ka mēs sajūtamies, kungs, tava gara vadīti, Tēvs, tiešām lūdzos Jēzus vārdā, un ka mūsos ienāk šī patiesā brīvība, kungs, ka mēs nevis piespiesti, bet mēs ar labu prātu izvēlamies, Tēvs, tev paklausīt. Es to lūdzos Jēzus Kristus vārdā, svētī mūs, Tēvs,
Slavu Tev mūžīgajam Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Āmen!